tauriņiem tik savādiem pilns gaiss, laikam neesmu te vienīgais. Labvakar! Labvakar! Jaunpiebalgas vidusskolas atskaites koncertā šovakar mēs stāstīsim, kā tauriņi lido. Reiz sensenos laikos pasaule izskatījās pavisam citādāka, melnbalta. Tajā dzīvoja arī kādi mazi, trausli lidonīši. Tie jautri lidinājās apkārt lielos baros, un viņu melnā krāsa it nemaz nepiestāvēja viņu jautrajai dabai. Tad kādu dienu no debesīm sāka līt raips krāsu lietus. Tas piešķīra krāsu visam. No lietus nepaspēja noslēpties arī mazie lidonīši. Lietus beidzās tikpat pēkšņi, cik tas bija sācies. Lidonīšu spārni nožuva, taču tie bija kļuvuši krāsaini, un tiem vajadzēja arī jaunu, skaistu vārdu.
Radībiņas pacēlās spārnos un ļaudis iesaucās: "Skat, kādi skaisti taureņi!" Un kopš tā laika mazie lidonīši ir krāsaini, un cilvēki tos dēvē par taurenīšiem.
ierauga baltu taureni, tad būs priecīga vasara. Bet, ja pirmais taurenis ieraudzīts ir raips, tad būs piedzīvojumiem bagāta vasara. Bet, ja pirmais tauriņš ir dzeltens, būs kristības.
vienlaicīgi ir arī jāpiebalgas un drustu skolēnu deju kolektīvu skate. Žūrijā taisnīgi, objektīvi, pozitīvi tauriņu ķērāji vai, piedodiet, tautisko deju profesionāļi. Sveiksim žūriju! Sandra Jonaite! Svētku kultūras centra deju kolektīva Andiešu vadītāja koreogrāfi. Andis Kozaks. Jauniešu deju kolektīva Kande vadītājs un mākslinieckais vadītājs deju kolektīvam Raitais Solis. Māris Brasliņš. Šķērsu rajona skolēnu deju svētku visvadītājs un priekuļos vadītājs diviem kolektīviem – Miķelēni un Miķelis. Un tagad jūsu vērtējumam. Saulīte.
jāiemācās ticēt tam, ka debesis ir tik plašas, cik plašas mēs tās vēlamies. Domā, ka tauriņi pirmoreiz lidojot nebaidās? Baidās. Baidās tāpat kā bites baidās pirmoreiz iedzelt, puķe uzziedēt. Kur rokas izņemt tīderi, kas tādā dzērās.
klase. Kāda koka tā laiviņa? Klase. Jaukākais maršs. Each
klase, nerātnā klase.
šis tauriņu mākonis. Tas ir, es pat vairs nevaru pateikt, tas ir spēks un trauslums vienā savienojumā. Tas aizrauj skatu un ļauj sapņot. Dodu vārdu Jaunpiebalgas vidusskolas direktorei Ullei Loginai. Savs brīnums. Koncerts, taurenīšana, lidojums ir visu mūsu kopīgais šodienas brīnums. Un man ir liels prieks, ka mēs mūsu skolā esam iemācījušies savus talantiņus neturēt bankā, bet rādīt tos citiem cilvēkiem un priecāties pašiem par to, kas mums ir. Liels paldies par taurenīšanu, lidojumu visiem dejotājiem, dziedātājiem, mūziķiem, vecākiem, vecvecākiem, kolektīvu vadītājiem, skolotājiem, klašu audzinātājiem, pirmskolas grupiņu audzinātājām un palīgiem, mūsu Jaunpiebalgas novada domas cilvēkiem par atbalstu. Liels paldies! Mācību gads tuvojās beigām vēl pavisam nedaudz. Vēl mūsu zēniem jānodzied talsos, vēl 1. jūnijā mums ir jānodzied un jānodejo Cēsīs dziesmu un deju svētkos, pēdējā zvana diena, ieskaites un eksāmeni, 2 izlaidumi, puķu draugu sajiets, gada tirgus izvēles Piebalgu, atkal 1. septembris un septembra 1. pusē 3., 4., 5., 6. klašu dejotāji posīsies uz starptautisko bērnu folkloras festivālu Čehijā. Bet šodien vislielākais paldies, protams, mūsu kolektīvu vadītājiem. Paldies skolotājai Mārai Vīksnai. Paldies skolotājai Aijai Petrovskai. Ziedusvētkos paldies Baibai Kalniņai. Paldies pirmsskolas muzikālajiem audzinātājiem Jānim Žagariņam. Paldies programmas vadītājai Inetai Elksnei. Paldies deju kolektīvu vadītājai Lāsmai Skutānei. Paldies neaizstājamai skolotājai Dairai Auksnītei.